Viktors Moros pēc spēles Daugavpilī 1-1, treneri tavs komentārs. Labdien! Pirmkārt, gribu atvainoties mūsu līdzjutējiem par manas komandas sniegumu. Izskatījāmies ļoti vāji visos aspektos. Es domāju, ka rezultāts ir likumsakarīgs. Noteikti mēs nepelnījām uzvaru šāda spēlē. Jātiek gala, kāpēc tās notika. Iepriekšējā gada pēc spēles pret Liepāju es teicu, ka vissliktākā spēlē vissliktākā mūsu spēle, mana vadība, tad tagad mums ir jauns rekords. Šī spēle bija vēl sliktākā. Snieguma ziņa. Šī sērija 21 uzvara pēc kārtas virslīgā par Daugavpili. Viņiem nevar spēlēt vairāki līderi. Tas varētu būt kaut kāds iemesls psiholoģiski, ka tavi futbolisti zina, ka pretinieks nebūs tik stiprs, kā varbūt parastās spēlēs, un jūs vienmēr esat viņus uzvarējuši. Tāpēc tā arī notika, ka šī sērija bija un turpinājās, jo mēs sapratām, ka mums jābūt ļoti motivētiem katreiz pret viņiem, jo es zinu, ka kāda ir šī komanda. Protams, spēlējot pret mums, viņiem vienmēr ir kādas problēmas ar spēlētājiem, jo viņi nevar spēlēt, bet mēs vienmēr esam motivēti un mēs treneri vienmēr gatavojam spēlētājus tā, lai mēs atdotu visus spēkus šeit. Jo sapratam, ka ja ir kaut kādas runas, baumas, tas ir tikai tas, ka var traucēt, bet tas noteikti nav realitāte. Es pats to zinu, jo biju šeit iekšienē. Es visu sapratu gan no vienas, no otras puses, kā mums jācenās pret šo komandu, it īpaši šeit. Ja Lemaičs gūtu 11 metru soda sitienu, vai jauns antirekords nebūtu uzstādīts? Kāds jauns? Ja Lemaičs iesistu pendeli, tu teici, ka jauns rekords vissliktākā spēle. Jā, es neteicu par rezultātu, gan par sniegumu. Tāpēc ir jautājums, vai tavuprāt spēle būtu cita un secinājumi citi? Varbūt es aizmirstu un es pateiktu, ka spēlējam slikti un labi, ka guvām 3 punktus. Tā arī var būt, bet kopumā arī pirmajā puslaikā, pat būdams vadībā, nebija apmierināts ar to, ko es redzēju laukumā. Ja mēs gūtu tos vārtus, varbūt otrajā puslaikā mēs izskatītos citādāk. To neviens nezina, bet tagad es varu teikt pēc šīs spēles, ka vispār nekas mums nesanāca un ar maiņām, ar taktiskām schēmām, ar pozīciju maiņām mēs neko nevarējām sasniegt šodien un kaut kā uzlabot kaut gan rezultātu. Jau pirmajā puslaikā Daugavpils radīja problēmas RFS aizsardzībai, vai pārtraukumā no tavas puses bija norādījums pie 1-0, nospēlēt uzmanīgāk aizsardzībā, varbūt kaut kur pragmatiskāk? Nē, nebija tādas runas, vienkārši mēs teicam, ka standarta situācijas viņiem ir ļoti bīstamas. Tur bija, man liekas, pirmais 10 minūtēs 3 ļoti bīstamas standarta situācijas. Mēs akcentējam uz to mūsu uzmanību, bet mēs gribējam iesist otrus vārtus, lai nebūtu tā nervozitāte, jo sapratām, ka viņam spēlētāji ir ļoti ātri un pret uzbrukumos viņiem būs tās iespējas. Un arī, ja mēs, piemēram, 75. minūtē esam vadībā 1-0, tā negribētos, lai būtu tā nervozitāte. Tāpēc runājam par to, lai mēs gūtu tos otrus vārtus, un runājam arī par to, kuras zonas, kāpēc un pēc kā pretiniekam ir bīstami pretuzbrukumi, bet mēs tos vārtus ielaidām pretuzbrukumā atkal.
kā tas bija pret Valmieru, līdzīgi vārti. Saviču nomainīšanu pārtraukumā ar uzbrukuma darbībām, vai tieši tas, ko tu mini, viņu bīstamās zonas un darbība aizsardzībā neapmierināja? Ar visu nebiju apmierināts, jo es redzu, ka ne līdz galam viņš izmanto tās zonas, kuras bija brīvas, kā mēs gribējām rīkoties, un arī pārējo futbolā viņš ne līdz galam, man tā liekas, atdeva visus spēkus, palīdzēja tur labajā malā. Tas bija, un it kā man tā liekas, vai varbūt viņš nav gatavs šodienas spēlē, nezinu, kāpēc jātiek galā ar to. Žalejko Zelenkova maiņa un Māraša pārbīdīšana uz balsta zonu, tas bija vairāk limita dēļ, vai Paničs vēl nav gatavs spēlēt? Paničs vēl nav gatavs spēlēt. Nebija mums daudz variantu, un mēs arī gribējām būt bīstamākiem mūsu kreisē flangā. Mēs gaidījām no Dmitrija, ka viņš palīdzēs komandai šāda loma, bet nebija bīstamības no viņa. Jums slikta spēle, bet vai var arī piekrist tam, ka Daugavpilī uzbrukumā diezgan daudz talanta un individuālās prasmes tiem uzbrucējiem? Jā, protams, es domāju, ka viņi, tā nav nejaušība, ka viņi ir pirmajā vietā, jo tiešām es skatījos katru viņu spēli, un es redzu, ka šī komanda ir ļoti sabalansēta un ļoti bīstama. Tiešām viņiem ir tie 4 spēlētāji uzbrukumā, katrs no viņiem ir ļoti bīstams, ļoti ātrs. Mēs arī spēlējam ar viņiem pirms sezonas spēli, un jau toreiz es to redzēju. Protams, jā, mēs spēlējam slikti, jā, tikai tāpēc, ka Daugavpils spēlēja labi. Tas tikai tāpēc. Vai var jau kaut ko pateikt par Prengas un Odešārijas savienojumiem? Pagaidām es nevaru neko pateikt, jo pagaidām nezinu. Paldies. Paldies. Jurijs Sokolovs pēc izcīnītā punkta pret RFS. Treneri, tavs komentārs. Labdien! Nu, ko komentēt? Esam priecīgi, ka dabūjam šodien punktu. Jā, varam apgalvot, ka ja Limajič iesita pendli, spēle var pamainīties cita virzienā, bet tomēr paldies spēlētājiem. Jā, mēs uzskatu, ka viņi izpildīja visu mūsu trenera štaba plānu uz šo spēli. Paldies arī līdzītējiem, paldies Nikitam Šaraninam un atsevišķi paldies vārdsargu treneram Sergeju Diguļovu, kurš sagatavoja šodien galvenkārt mentāli Nikitu. RFS bija uzvarējis virslīgā Daugavpilī 21 reizi pēc kārtas. Cik reizes šajā periodā, kopš tu esi trenera amatā, bija tādas sajūtas, ka šoreiz mēs tiešām varam pārtraukt to sēriju, un vai šodien tā sajūta bija īpašāka nekā citas reizes? Jums taisnība, šodien bija tāda sajūta. Mēs kopā ar galveno treneru par to runājam. Ja spēles gaita, ja ne šodien, tad varbūt nekād. Ja šodien bija patiešām tādi apstākļi, gan mēs izskatījāmies ļoti labi. Un sanāca, jā, iekodām šodien RFS komandu, bet jau 12. aprīlī spēlē pret Rīgas FC. Jums šodien ļoti spoži, spilgti izskatījās uzbrukuma četrnieks, tie leģionāri, kas bija malajie pussargi un abi uzbrucēji. Neizdomājieties starp treneriem, ka varbūt bez Goljanina pat varbūt labāk izskatās ātruma ziņā, tie ātrie skrējieni ar bumbu reidi, kad nav tāds viens smagāks uzbrucējs, bet visi ļoti ātri. Grūti atbildēt, atkartošu, Aleks Goljanin ir ļoti svarīgs arī mums uzbrukumā. To, ka viņš var saglabāt bumbu, atdot tasu piespēli, bet ziniet, man liekas, ka tā ir arī recepte labai komandai, kad tev ir konkurence un mums treneriem, kad sap galva, kuru spēlētāju paņemt startu sastāvā. Jā, šodien visa uzbrukušu grupa nospēlē ļoti labi, mēs to atzīmējam, bet kurš spēlē nākamajā spēlē, skatāmies.
Tāpat pašaizliedzīgi spēlēja abi centra aizsargi Aizaps Kudeļkins. Kādas bija sajūtas tajā brīdī, kad viņi abi palika laukuma centrā uz zemes un spēle turpinājās? Nervi un uzreiz kliedzeni, davai atpakaļ aizsardzībā. Bet kopumā par viņu sniegumu visa mača gaitā? Malačis, šodien visa komanda nospēlē labi, jā, mēs gatavojamies, jūs paši redzēt vakardienas, gatavojamies priekš standarta situācijām, jā, un tieši Aizupa pozīcijā standarta situācijas bija tāda atsevišķa, principā izpildīja savas funkcijas, bet pagaidam slavēt viņu negribētos. Molotkovu arī negribi slavēt? Skatāmies, kā viņš attīstās. Bet viņš malacis šodien, atkal otru spēli. Es saprotu, kas tas ir, spēlēt U18 čempionātu un pēc tam uzreiz virslīgā malacis, kā izturēja jau otru spēli, kur tāda nervoza, jā, gan pagājuša, gan šita. Es uzskatu, ka tas tikai viņam uz labu būs. Arī kontrola jautājums par savainojumiem. Aizupam pati pēdējā epizode pirms fināls Ilpas. Tāpat arī Jūdžens pameta laukumu it kā ar savainojumu. Tur būs viss kārtībā? Es domāju, ka jā. Un vēl minējām gan savainojumus, gan tur vecumu. Runāju ar Milānu Tihonoviču, viņam 12. klasē. Es pieļauju, ka viņš nav vienīgais tāds, kuram paralēli skola. Tagad pavasara daļa eksāmeni, ņemot vairāk atrodaties augstā vietā tabulā. Cik daudz cietīs mācības vai kuru varbūt jūs piekāpsieties un iedosiet viņam brīvu, lai viņi mācībās neiekavētu? Šobrīd mums nav tādu problēmu. Mēs saprotam, ka viņi ir skolnieki. Jā, viņam skola ir labas attiecības, lai arī tā turpinās. Uzskatu, ka šajā, tā virzienā nebūs problēma. Un par turpmāko kalendāru pieminēja spēli pret Rīgu. Kopumā jums tagad visas top komandas iet pēc kārtas. Nebūs tā, ka šodien izšāvāt visu tur enerģiju spēkus un nākamajiem dueļiem pret lielajiem grandiem pietrūks? Gribētos ticēt, ka neiespiedām šodien. Neizšāvām, jā, visu spiedinu. Gatavojamies nākamam spēlēm. Mums ir vēl spēlētāji, kuram, man liekas, jāparādā viņus labākos īpašības, kuri tagad ir rezerva, skatāmies, kas notika tālāk. Jā. Cerēsim arī uz rotāciju, spēlēšanu rotāciju. Un pēdējais jautājums vēl tomēr gribas par spēli pavaicāt. Tajā brīdī, kad jūs izlīdzinājāt rezultātu 1-1, radās sajūta, ka jūs noķērāt RFS vājuma mirkli un dodaties pēc otriem gūtiem vārtiem, minūtes 10-15, savukārt pašās beigās jau stipri nosēdāties. Tas ir vairāk stāsts par psiholoģiju, kad izlīdzinājāt un metaties uz priekšu, vai varbūt treneri arī gribēja tomēr to punktu saglabāt un beigās palūdza aizsardzībā nospēlēt? Mums nebija tādu signālu, lai saglabātu punktu. Jā, mēs par to arī neko nebridinājām. Spēlē rītā, jā, ka viņi rītā spēlētāji paši jūtas, jā, jūs pareizi pateicat, bija arī iespējas dubultot rezultātu, bet tajā pašā brīdī pēdējās minūtes jau akcents bija uz to, lai laikam īpaši pēdējās 7 minūtes laikam saglabāt šito punktu, jo, ziniet, ko mēs visi virslīgas treneri saprot, ka nav apmierinošs rezultāts RFS, būs tālas piespēles, Lipušķi iet uz uzbrukumu, jā. Mēs arī to zinājām, jā, brīdinājām, malači, kā izpildīja tādas. Kad pretinieks beigās ne tikai Lipušķaku, arī Elvis Tuglis sūtīja uz priekšu un spēlēja bez centra aizsargiem vispār, vai bija kaut kāda no malas jūsu padoms, kā šādā situācijā dalīt tos aizsargus, Lemaiču, visus pārējos, kā varbūt skriet pretuzbrukumos, vai spēlētāji paši pēc situācijas jau jūt? Mēs paprasījām Skrebulu, lai viņš vēl zemāk nospēlē. Un galvenkārt mēs akcentējam uz maiņu iznakošajiem spēlētājiem, gan uz Artjomu Garžā, gan uz Ervinu Piņaskinu, lai viņi brīvi nedeva iespēju dot tālu piespēlē uz soda laukumu un visu. Skaidrs. Paldies tev. Paldies. Un apsveic ar punktu. Paldies.